Sandra, laimīgi jauno gadu. Laimīgi jauno gadu tev arī. Kā izdevās atpūsties vakardien un šodien jau treniņš jaunajā arēnā? Diezgan forši pavadīt laiku ar džekiem, uzspēlējām kārtas, tur parunājām, pasmējāmies, baigi forši. Un tagad jaunā arēna diezgan solīda. Ir mazāka nekā iepriekšējā, bet tāpat tās ledus labs un diezgan laba arēna. Treniņā pie kam vērsāt uzmanību šodien? Vairāk tā iekustējāmies, tāpēc, ka vakar bija brīvdiena, tā vairāk iekustējāmies, uzslidojām bišķīt un arī uzspēlējām 5-4 vairākumu un mazākumu. Tā kā jā, iekustinājām mazākumu un vairākumu. Arī komandas kapteinim vaicāja jautājumu par ASV izlasi. Esam spēlējuši viņiem iepriekš. Kas jādara, lai rītdien izcīnītu uzvaru? Jā, ļoti meistarīga komanda, ļoti labi slidotāji un diezgan lieli džeki arī tur dos virsū. Tad ir jāpaskatās, vēl treneris mums dos video, jāizanalizē, kā viņi spēlē, kā mēs spēlējām un tik jādod virsū. Pagājušā spēlē izdevās arī realizēt skaitlisko vairākus. Arī pret ASV komandu tas būs noteicošais. Es domāju, ka jā, noraidīties tiešām mums nevajag. Un, tas vienmēr tāds sitiens pa krūtīm, kad ir jāstāv aizsardzībā vesels 2 minūtes vai ne vairāk. Bet, tā kā jāmēģina nenoraidīties un jāmēģina izpildīt vairākums, ja to dod. Paldies un lai veicās! Paldies!